Čau! Es esmu Inga Jakabovska, es esmu personiskās izaugsmes kočs. Man ļoti liels prieks šodien atkal ar tevi satikties un miedarboties. Šodien es nāku parunāties par tēmu, kādas metodes tiek izmantotas ļoti bieži coaching sesijās. Šīs metodes nav nekas tur super jauns vai nezināms. Tās pamata metodes ir ļoti labi pazīstams biznesa vidē un darba vidē un cilvēki, kur vēlās sasniegt savus tādu mērķtiecīgu cilvēku vidē. Kā viena no pirmajām tehnikām, ko es vēlos tev iepazīstināt un parunāt tuvāk, ir SWOT analīze. SWOT analīze ir ļoti populāra situācijas, projektu un, manuprāt, pielāgojama jebkad metode, lai tev kļūtu tāds lielāks priekšstats, tad iedomājies sev priekšā 4 kvadrātus, un augšējā kvadrātā tu liec stiprās puses. Tātad pieņemsim, ka tev ir savs mērķītis. Tu esi savs mērķi uz savu mērķi ceļā, un tu, piemēram, no manis uzzini, kas ir SWOT analīze, un es tev aicinu tagad un tūlīt izmantot šo metodi. Tātad, tavas stiprās puses ceļā uz tavu mērķi. Un tam nav un es vēl joprojām atgādinu, ka tam nav jābūt super lielam biznesa plānam. Tas var būt arī tavs ikdienas mācību procesā. Piemēram, tu raksti bakalaura darbu vai maģistra darbu, piemēram, tu remontē māju. Man vispār ļoti patīk katru instrumentu vai arī visu, ko es stāstu, stāstīt un parādīt ar piemēriem, jo es pati tā labāk arī uztveru, man šķiet, ka es labāk spēju izstāstīt, un es ļoti ceru, ka arī tev tas palīdz. Tātad pieņemsim, tu esi ceļā uz savu mērķi, un tu šajā augšējā kvadrantā uzskaiti visas savas stiprās puses, kas tev palīdzēs sasniegt tavu mērķi. Raksti visu, kas ienāk prātā no neatlaidības līdz gudrībai, līdz izveicībai, līdz zināšanu bāzei, pilnīgi visu. Tad augšējā labajā kvadrantā es tev aicinu uzrakstīt visas vājās puses, visus tos faktorus, kas varētu kavēt tevi, lai sasniegtu tavu mērķi. Piemēram, kas tur varētu būt ļoti liela izklaidība, nekārtība, nesakārtotu dokumentācija, ātri pazaudēju fokusu. Un šādā veidā tie var būt visi. Un es aicinu atkal izmantot šo jautājumu vēl izspied, ļoti tā mazliet nekorekti teikts, bet padod no sevis ārā mazliet vairāk, jo atceries, lai katra metode un vispār, lai tu virzītos uz priekšu, nepietiek, ka tu darbojies uz 50%. Es iedevu 50% šajā metodē. Kā tu domā, kāda rezultāta tam visam nāks? Es aicinu tev lietot visus 100, pat mazliet 120 un iespējams 125. Tātad, kad tu esi ar vājām pusēm ticis vai tikusi galā, es tev aicinu doties uz leju. Tas sanāktu tā kā šis lējais kvadrants, un tur aprakstīt visas iespējas, kādas iespējas tev ir un ko tas, piemēram, šis projekts tev dos. Un atkal dod sev vēl. Un ja tas ir tavs personiskais, jo, protams, ka ir liela atšķirība, vai tu to laidz ar savu personiskajo, caur personību, vai caur, piemēram, organizāciju. Iespējams, ka mēs pašlaik izskatām personīgo, un tad arī visas iespējas, kas tev ir, un ko tev sniegs tas tavs projekts, ka tu viņu sasniegsi. Un tad lejā tiek uzrakstīts draudi. Visi draudi, kas tev ir tavā mērķa sasniegšanas procesā, piemēram, varētu būt.
Tie var būt ārējie faktori, iekšējie faktori, kaut kas vēl un vēl. Aicinu katru kvadrātu aizpildīt no sirds. Un lūk, un šo analīzi visu tā kā veicot, parādās ļoti labs kopskats, kas ir tavas stiprās puses, lai tu virzītos uz šo mērķi, savus draudus, un tu katram kvadrātā var ieraudzīt tā kā tos āķīšus, pie kā ir jāpiestrādā, lai izdotos, un kas ir tavas stiprās puses, stiprie āķīši, lai tev izdotos. Es ļoti ceru, ka tev šis nelielais metodas ieskats deva kādu labumu, pamudinājumu, mazliet savādāku skatu punktu. Es tevi no savas puses iepazīstu ar metodēm, kuras izmantot coaching sesijās, jo es esmu tas ārējais faktors, kas tev dod to vēl. Un pasties no citas skatu punkts. Paškoučings vai pašanalīze vai šādos gadījumos ir ļoti, ļoti vērtīga un arī informatīva. Un tā kā, bet ja tev ir nepieciešama palīdzība, coach ir īstais cilvēks, kas tev var palīdzēt. Tā kā, man bija prieks ar tevi dalīties, man prieks, ja tev noderēs, un tiekamies citajās reizēs. Čau!